Labadiena visiem! Šoreiz no Alūksnes, no Ziemeļvidzemes. Uz šejien es esmu atbraucis pēc dažu cilvēku lūguma parādīt konkrēti ne Alūksni, bet kaut ko Ziemeļvidzemē, un tad es nolēmu pats atbraukt uz šejieni. Un liels paldies Ilmāram par nelielo ziedojumu, ar kura dēļ es varēju atbraukt uz šejieni, samaksāt par viesnīcu un apskatīt pilsētu un parādīt to jums. Tikko jūs redzējāt pilsētas autoostu, un tagad es dodos uz blakus esošo kafēnīcu, iedzert kafiju, saņemt uzmundrinājumu, lai dotos apskatīt pilsētu. Šī kafejnīca kādreiz saucās Pajumte, bet, kā man izstāstīja, īpašnieki esot nomainījuši nosaukumu, un tagad šis ir jaunais nosaukums. Un tā neliela kafijas pauze, un es došos tālāk. Tālāk es dodos uz jauno Alūksnes pili, kurā tagad ir muzejs. Šī ir vēl viena telpa, šī ir vēl viena izstāžu zāle. Kādreiz man liekas, šeit izstāžu zāles nebija, bet tagad ir. Muzejā iekšā gan negāju, esmu tur bijis agrāk, tagad arī īpaši laika nebija tur iet, bet ja kādam ir interese, noteikti iet un apskatieties. Sākāt šis te ir pils parks, tepat ir divas skaistas strūklakas, pie tām arī pieešu klāt, un to jūs tūldaļ varēsiet apskatīt. Alūksnē, kā izlasīju, dzīvo nedaudz ar 6000 iedzīvotāju, un Alūksnē jau esmu bijis agrāk, to jūs noteikti varat apskatīties manā no iepriekšējiem video, kad es pēdējoreiz tur biju 4 gadi atpakaļ, un tagad varēsiet salīdzināt, kā izskatījās toreiz Alūksne, un kā Alūksne izskatās tagad. Šī ir galvenā iela, tur pa labi bija vecais universālveikals, un tagad es dodos uz viesnīcu. Lūk, šī te ēka ar kolonnām, tā ir mana viesnīca. Tūdaļ parādīšu, kā izskatījās iekšpusē. Šeit viesnīca esot jau no seniem laikiem. Šeit ir tāda kā virtuvīte neliela. Ja tev ir savs ēdiens, te mikroviļņu krāsnes, kurā var uzsildīt ēdienu. Lūk, šāds te automāts no benzīna tanka, no veciem laikiem izstādīts. Tikai žēl, ka viņš neko neizdod. Un te ir mans numuriņš ar 2 gultām, un šis numuriņš maksāja 40 eiro. Numuriņš bija pirmajā stāvā, gandrīz vai ar ielu. Diemžēl tā bija saules puse, un bija diezgan numuriņš sasilis. Tepat ir tualete un arī vannas istaba. Vannas istabā interesanti bija, ka bija vanna, nevis duša. Gultas bija diezgan mīkstas, precīzāk sakot gulta. Un vienīgais, kad varēja nedaudz tā kā atsperi sajust, bet tas noteikti tikai manā gultā tā bija. Citās noteikti, ka viss ir kārtībā. Un te jau pa logu skats uz pašu Alūksnes centru.
Šeit es esmu atnācis uz brokastīm, brokastis bija ierēķinātas cenā. Brokastis gan nebija tik izcilas varbūt kā citās viesnīcās, bet paēst varēja. Lūk, un te es parādu, kāds bija tas nelielais galdiņš. Tālāk es dodos baznīcu apskatīt luterāņi. Tepat arī ir Alūksnē nesen atvēries Hesburgers, tur es vēlāk nedaudz ieiešu iekšā. Bet tagad gribu apskatīt luterāņu baznīcu, vai viņa ir pamainījusies no tiem laikiem, kad es šeit biju uz dievkalpojumu atnācis. Šī ēka vienu brīdi bija turisma informācijas centrs, tagad tur iekšā ir kaut kas cits. Tagad tur ir Bībeles muzejs iekšā. Diemžēl es iekšā netiku, lai arī biju 2 dienas Alūksnē. Svētdienā šis muzejs bija slēgts. Savukārt pirmdien, kad es aizgāju, bija logā zīmīte, lūdzu zvanīt. Bet laika tik ilgi nebija, lai gaidītu, kamēr kāds atnāks. Tad, diemžēl, šis muzejs izpaliks uz citu reizi. Atceros, šeit biju daži gadi atpakaļ uz dievkalpojumu. Es domāju, kādi 5-6 gadi atpakaļ. Un tā bija ziema, un bija ļoti liels augstums. Varbūt pat vēl senāk tas bija. Tā, ka pamatīgi nosalu. Te ir tāds uzraksts augšā. Varat izlasīt paši. Bet tagad jau es dodos uz Pilssalu. Pilssalā ir notikušas vērienīgas izmaiņas, un tās jūs pēc maza brītiņa redzēsiet. Šis ir turisma informācijas centrs, šī ēka arī ir ne ļoti sen uzbūvēta. Un šī te iela aizved uz ezeru. Uz Pilssalu, tā es gribēju teikt. Savukārt šeit ir velo osta, šis viss izīrējies. Diemžēl jāsaka, kad diezgan dārgi. Es gribēju paņemt skrējriteni, bet pa 4 stundām, ko es gribēju paņemt, prasīja vairāk nekā 40 eiro. Tāpēc, diemžēl, tas izpalika. Tā es būtu jums parādījis vēl vairāk, ko var redzēt Alūksnē. Šī, savukārt, kafejnīca ir pie jaunuzbūvētā tilta. Kafejnīca bija ļoti dārga, un es tikai paskatījos un aizgāju. Bet šis ir Alūksnes ezers. Šim tiltam bija rekonstrukcija, pavisam nesen. Viņš ir pilnīgi jauns. Un viņš savieno Alūksnes pilsētu ar salu. Tālumā tur redzama vecā pils, pie tās es pieiešu vēlāk. Tagad parādīšu jums salu. Šeit ir tāda kā laivu piestātne. Šeit arī laivas izīrējas. Ne tikai šeit, bet arī citās vietās. Un tālāk došos uz jaunuzbūvēto tādu kā skatu laukumu un kafejnīcu. Tālāk ir arī volejbola laukumi,
bet tur visur es aiziešu. Diena bija ļoti silta, pat karsta un pamatīgi pārkarsu, bet ar lielu prieku izstaigājos, nofilmēju un parādu to arī jums. Tagad es dodos augšā skatu laukumā. Un lūk, no šejienes paverās brīnišķīgs skats. Iegāju arī iekšā kafejnīcā, konstatēju, ka cenas ir tīri demokrātiskas, piemēram, saldējuma kokteilis tikai 5 eiro. Un tālāk es atnācu te uz otru laivu piestātni un paskatījos, kā izskatās no šejienes. Pat arī pīles peldēja, un šī ir centrālā peldvieta. Cilvēki gan uz mani tā nīgri skatījās, kad es ar kameru staigāju, varbūt padomāju kaut ko nelāgu, bet, es tā ļoti fiksi, lai jums rastos kaut kāds priekšstats, kā šeit izskatās. Savukārt šī ir aktīvā zona jauniešiem, manuprāt, ļoti labi. Kam šī ēka ir, es nezinu. Savukārt šeit ļoti skaisti visādi apstādījumi ir. Šeit piegāja klāt pie volejbola laukuma, futbola laukuma, nezinu, kas šeit vēl ir. Un savukārt šeit ir vecās pilas mūri. Un šajos mūros atrodas estrāde, kurā notiek daudz un dažādi pasākumi. Pilsmūros iekšā ir iekārtojies arī muzejs, mūsdienīgā stilā, kam ir interese, iesaku aiziet. Tālāk es dodos pavakariņot uz Hesburgeru, labprātāk būtu aizgājis uz kādu citu vietu, bet naudiņas ir tik, cik ir, un eju tur, kur varu atļauties aiziet paēst. Protams, bija vēl arī otrs iemesls, tas bija parādīt, kā lūksne izskatās Hesburgeri, bet šīs te bija manas vakariņas. Labu apetīti! Un tālāk pastaigājos vēl pa lūksni, ar dažiem kadriem parādu to, ko es redzēju, nofilmēju to, kas man likās interesants. Šī ir Lielā ezera iela.
pēc lēnītēm dodos uz Bānīša staciju. Jāiet tur ir diezgan pamatīgs gabals, es tur gāju gandrīz 50 minūtes, nepilnu stundu. Bija ko iet. Savukārt šī ir pilsētas dome. Autobusi pilsētā kursē, bet ļoti reti. Uz vienas pieturas es saskaitīju šķiet 6 autobusus pa visu dienu. Un arī nevienā virzienā, bet 2 vai 3 virzienos. Un šī iela ved uz Bānīšu staciju, kurā atrodas, var teikt, pilsētas nomalē. Un es esmu atnācis uz Bānīšu staciju, sagaidīt Bānīti, kas ieradīsies no Gulbenes. Kādreiz šeit kursē 4 pāri vilcienu dienā, pēc tam palika 3 pāri, un nu jau ir palikuši vairs tikai 2 vilcieni. Kas šī ir pa ēku blakus Bānīšu stacijai, es nezinu. Ja kāds zina, varbūt var uzrakstīt komentāros. Savukārt šajā lielajā ēkā, kas nedaudz atgādina Šķūni, atrodas muzejs. Visiem interaktīvais muzejs tas ir. Iesaku visiem tur aiziet. Un te jau pienāk pats Bānītis.
Jāsaka, ka šoreiz bānītis atbrauca pilnīgi tukšs, vagons bija pilnīgi tukšs, un neviena iekšā nebija. Bet bānīšu svētkos un vēl atsevišķās dienās bānīša vagoni ir laikam 4 vai 5, un tad viņš ir tā piebāsts, kad nav pilnīgi brīvu vietu. Nu, šoreiz bija tā. Te viņš apgriežās, lokomotīva aiziet uz otru pusi, piekabinās klāt, un šādi viņš brauks atpakaļ uz Gulbeni. Pēdējo reizi šajā dienā. Savukārt pašā bānīšu stacijā iekšā atrodas kafejnīca. Un šī jau ir otra diena, nākamās dienas rīts. Šeit esmu atnācis apskatīties šo pusi Alūksnei. Te bija diezgan viena izslavēta viesnīca. Savukārt šis ir kultūras nams. Un tepat blakām atrodas vecā pils. Šis ir tas tilts, pa kuru gāju iepriekš, to es jums jau parādīju. Turpat no tūma. Un te esmu pienācis klāt pie vecās pils, kā rakstīts uz plakāta. Tā ir bijusī kalpamāja, saukta par veco pili. Tas lūk aprakstā ir uzrakstīts. Un savukārt šis ir ezers. Lūk, biju nogājis lejā uz piestātni, no sākuma nemaz nepamanīju 2 mazos. Ja būtu viņus redzējis, kad gāju garām, nebūtu iespējams gājis, jo nevar zināt, ko mammacītis teiks par mani. Varbūt mestos man virsū, nekad neko nevar zināt. Bet nu par cik bija aizgājis, atpakaļ cita ceļa nebija, nācās vien iet vēlreiz garām, ko darīju ļoti, ļoti uzmanīgi. Lūk, tā mani priecēja Alūksnes pilsēta. Liels paldies, ka jūs skatījāties. Ļoti ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk un abonēsiet manu kanālu tie, kas to nedara. Un tagad teikšu jums lielo tā un uz tikšanos jau citā video. Lai jums jauka diena, atā!